Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā, es jūs svētīju Jēzus Kristus vārdā, esiet bagātīgi svētīti. Šodien es lasīšu Jāņa evaņģēlijas 10. nodaļa no 22. panta līdz 42. pantam. Un dzīvajā un patiesajā Dievu vārdā ir rakstīts: pēc tam Jeruzalemē bija tempļa atjaunošanās svētki. Tas bija ziemā. Un Jēzus staigāja pa templi Salamona stabu ailē. Jūdi viņu ielenca un sacīja viņam: cik ilgi tu mūs turēsi neziņā? Ja tu esi Kristus, saki to mums skaidri. Jēzus viņiem atbildēja: es jums jau esmu teicis, bet jūs neticat. Darbi, ko es daru savu tēvu vārdā, nodod liecību par mani, bet jūs neticat, jo nepiedarat pie manām avīm. Manas avis dzird manu balsi, un es tās pazīstu, un viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās ir devis, ir lielāks par visiem, un neviens neko nevar izraut no tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Tad jūdi atkal sanesa akmeņus, lai viņu nomātātu. Jēzus tiem atbildēja: daudz labu darbu es esmu jums rādījis, kas nāk no tēva. Kuru darbu dēļ jūs gribat mani nomātāt? Jūdi viņiem atbildēja: nevis laba darba dēļ mēs tevi gribam nomātāt, bet Dieva zaimošanas dēļ, tāpēc, ka tu cilvēks būdams dari sevi par Dievu. Jēzus viņiem atbildēja: vai nav rakstīts jūsu bauslībā? Esmu sacījis, jūs esat dievi. Ja raksti tos nosaucas par dieviem, uz kuriem attiecas šie Dieva vārdi, un raksti nevar tikt atcelti. Vai tad tam, ko Tēvs ir svētījis un sūtījis pasaulē, jūs drīkstat pārmest Dieva zaimošanu, ka viņš sacīs: esmu Dieva dēls? Ja es nedaru savu tēva darbus, neticiet man, bet ja es daru, tad man neticat, tad ticiet vismaz šiem darbiem, lai jūs saprastu un zinātu, ka manī ir tēvs un es tēvā. Tad tie atkal viņu taisījās gūstīt, bet viņš izglābās no viņu rokām. Pēc tam viņš atkal aizgāja otrpus Jordānas, tajā vietā, kur Jānis sākumā bija kristījis un palika tur. Un daudz nāca pie viņu un sacīja: Jānis nav darījis nevienas zīmes, bet viss, ko Jānis par viņu runājis, ir bijis patiesība. Un daudz tur sāka viņam ticēt. Tātad, Jēzus atrodās Jeruzalemē un bija tempļa atjaunošanās svētki. Tad tempļa atjaunošanas svētki, un Jēzus staigāja templī Salamona stabu ailē. Un jūdi viņu ielenca un sacīja viņam: cik ilgi tu turēsi mūs neziņā? Ja tu esi Kristus, saki mums to skaidri. Un Jēzus viņiem atbildēja: es jau esmu teicis, un Jēzus saka, ka tie darbi, ko viņš dara, šie darbi liecina par to, ka Tēvs viņu sūtīs. Amen. Jo šie darbi nodod liecību par Jēzu Kristu. Un Jēzus tālāk viņiem saka: jūs neticat tāpēc, ka jūs nepiedarat pie manām avīm. Un man ļoti, es domāju, tā ir tā patiesība, ko mēs varam vienkārši likt ticības pamatu, un tie ir brīnišķīgi vārdi, ko Jēzus saka, kā korintiešiem rakstīts, kad apostols Pāvils raksta Korintas draudzei, tad viņš saka: jūsu vidū Jēzus liecībai likti stipri pamati, un tāpēc jums netrūks nevienas dāvans. Un es ticu, ka tā ir Jēzus Kristus liecība, un viss Bībelē rakstīts ir, viss Bībelē jau ne, bet, protams, jaunā derībā liecinā par Jēzu, un tā ir jauna derība, tā ir dzīvības derība, tā ir gaismas derība, kurā mēs šodien dzīvojam. Tas ir žēlstības laiks, un Jēzus ir samaksājis par mūsu grēkiem, un šodien mēs varam katru dienu lūkoties uz Jēzus krustu, uz viņa gaismu, uz viņa mīlestību, uz viņa asnīm, kas mūs šķīst, kas mūs mazgā, kas mūs dara svēts un tīrs. Amen. Un tas ir tiešām brīnišķīgi būt viņa klātbūtnē, būt viņa gaismā, un ka tiešām Jēzus Kristus atziņai, es ticu, ka tavā dzīvē un manā dzīvē Jēzus Kristus atziņai ir likti stipri pamati. Amen.
Un šeit man patīk šie vārdi, vienkārši tas veldzē manu dvēseli, un es ticu, ka šie vārdi veldzē tavu sirdi, tavu dvēseli, tavu garu, un tas ir pamatu tavai dzīvei. Un šeit ir rakstīts, manas āvis dzird manu balsi. Manas āvis dzird manu balsi. Un es tās pazīstu, un viņas man seko. Ja mēs esam viņa āvis, mēs dzirdam viņa balsi. Un Jēzus mūs pazīst. Amen. Un mēs viņam sekojam. Un Jēzus dod mūžīgo dzīvību. Un neviens ne mūžam neies bojā. Jēzus Kristus dod mūžīgo dzīvību. Un neviens, ne tu, ne es, mēs ne mūžam neiesim bojā. Amen. Un neviens neizraus mūs no Jēzus Kristus rokām. Aleluja! Vai tie nav brīnišķīgi vārdi? Tas ir vienkārši vārdi, kas mums atver acis, kas ved mūsu patiesībā, un tas mums tādu drošības sajūtu dod, amen, ka mēs esam viņa āvis, un ka mēs nekad neiesim bojā, un ka neviens neizraus mūs no Jēzus Kristus rokām. Amen. Mans tēvs, kas man tās ir devis. Tad kāpēc mēs šodien esam Jēzus rokās, jo pats Dievs mūs ir nolicis Jēzus Kristus rokās, un mēs esam viņa klātbūtnē, Jēzus ir mūsu draugs, un Jēzus Kristus ir mūsu Dievs, amen. Un Dievs ir lielāks par visiem, un neviens nevar izraut mūs no Dieva rokas, neviens nevar izraut no Jēzus rokas, un neviens mūs nevar izraut no Dieva rokām. Halleluja! Slava Dievam! Jēzus tālāk saka, kad es un tēvs, tad Jēzus saka, es un Dievs, mēs esam viens. Mēs esam viens. Lūk, trīsvienība, Dievs tēvs, Dievs dēls, Dievs svētais gars. Un šeit ir rakstīts, tēvs un dēls ir viens. Amen. Jēzus saka, es esmu tēvā, un mēs esam viens. Amen. Un jūdi atkal sanes akmeņus, lai viņu nomētātu. Un Jēzus saka, kuru darbu dēļ jūs gribat mani nomētāt? Un viņi saka, Dieva zaimošanas dēļ, tāpēc, ka tu cilvēks būdams sevi dari pa Dievu. Un Jēzus saka, bet rakstos ir rakstīts, jūs esat Dievi. Un raksti nevar tikt atcelti. Un Jēzus saka, kā jūs varat pārmest Dieva zaimošanā? Ja, kad es esmu teicis, ka es esmu Dieva dēls. Jēzus saka, ja jūs neticat man, tad vismaz ticiet tiem darbiem. Ticiet vismaz tiem darbiem, ko esmu darījis. Amen. Vai tad tam, ja es saku, vai tad tam, ko tēvs ir svētījis pasaulē, jūs varat pārmest Dieva zaimošanu, ka esmu teicis, ka es esmu Dieva dēls. Ja es nedaru savu tēvu darbus, tad neticiet man, bet ja es tādus daru, tad ticiet vismaz šiem darbiem. Amen. Un viņi sanes akmeņus, lai viņu nomātātu. Viņi gribēja gūstīt, viņi gribēja nomātāt viņu akmeņiem, bet viņš izglābās no viņa rokām un aizgāja otrpus Jordānas. Bet daudzi viņam sāka ticēt. Un viņi saka, viss, ko Jānis par viņu liecināja, ir pilnīgi patiesība. Amen. Un es ticu arī, ka tavā dzīvē visa šī brīnišķīgā Jēzus Kristus liecībai likt stipri pamati tavā dzīvē. Un tu esi svētīts un vadīts viņa gaismā un viņa patiesībā. Šajā brīnišķīgajā ceturtdienas dienā esiet pagātīgi svētīti Jēzus Kristus vārdā. Tad tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Jēzus Kristus vārdā. Amen.